Man ir sakrājušies ļoti daudz CD disku. Nu, es šeit visādi tie man ir saistīti ar kompjūteru disku. Computer press disks, Philips, Ultra Wind Cleaner. Wind Cleaner. Šeit ir muzikālie diski. Arī ļoti daudz. Nu, ja jums ir sakrājušies ļoti daudz diski, ir jauns izgudrojums, kā viņus var utilizēt. Nu, piemēram, man vairs nav vajadzīgs šis te disks ir par Ultra Wind Cleaner 2000 computer. Es protams, kā viņi labāk redzētu. Lūk tā, viņam redzētu. Un kas tad jādara? Es izgudroju speciālu mašīnu, viņa ir jūsu acis priekšā, un viņa utilizēt nē, bet mutilizē. Es pārteicu, mutilizē diskus. Tas nozīmē, ka viņi pārvērš disku ēdamajā materiālā substancē, ēdamajā substancē. Tur var pielietot barībā, ja. Tagad, kas ir jādara? Mēs ņemam tad parastu CD disku un liekam šajā te mašīnā. Atveram vāciņu, ieliekam disku, aizveram un piespiežam utilizēt. Viņš tagad utilizējās. Jāpagaida ir dažas minūtes, ja? Un tātad pēc dažām minūtēm, tas mēram aizņem līdz 2 minūtēm, kad šeit zilā gaismiņa iedegās. Tā jums parādīt zilā gaismiņa. Redziet, zilā gaismiņa iedegusies. Tas nozīmē, ka ir gatavs. Mēs tad paceļam vāciņu un mūsu disks ir utilizēts. Nekur viņš mutilizēts. Mutilizēts, es uztraucos pēc tā runā. Mutilizēts, jā. Nekur mutilizēts disks. Kāds viņš ir. Un tad es kā jau teicu, ka mutilizētos diskus var lietot uzturām. Nu, kā tas izskatās, es jums centīšos līdz parādīt. Tātad jūs redzat māli un mutilizēto disku. Mutilizēto disku var šitā tas salikt. Ja? Viņu saliekam viņu. Par disku mēs viņā ēst. Mēs viņu atējam mutilizēto disku.